Tātad vēlreiz pēc saraksta. Kopā administratīvajam aktam ir 6 pazīmes. Tātad administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju. Es šo teikumu sadalīju 6 pazīmēs. Pirmā pazīme – individuāls, vērsts uz āru, tiesība akts, iestāde, izdod iestādi, tātad publisko tiesību joma un nodibina, groza, konstatē tiesiskās attiecības vai konstatē faktisko situāciju. Tātad, bet pie individuāla administratīvā akta vēl nāk klāt vispārīgais administratīvais akts. Tātad, otrais teikums. Administratīvais akts, kā arī tāds lēmums, kuru likuma paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku. Piemēram, detaļplānojums ēkai tiek piešķirts kultūra vēsturiskā pieminekļa status. Konkrētai teritorijai tiek piešķirts īpaši aizsargājams status. Tātad. Un tad šiem būs individuāli nenoteikti personas loks, vispārīgais administratīvais akts. Individuāli nenoteikti personu loks. Ja? Tātad, tie, kas attiecās uz lietām, kādai ēkai, kādai zemes gabalam piešķirts attiecīgais status. Nākošais, tātad mums izņēmumi, plus 3 iekšējie. Iekšējie lēmumi, tātad tie, kas skar amatpersonu, amatpersonas vai īpaši pakļautas personas statusa nodibināšanu, grozīšanu, disciplināro sodīšanu un cilvēktiesības. Tātad vēl ir izņēmumi, iekšēji akti, kas skar statusu, disciplināro sodīšanu un cilvēku tiesības. Tad pie administratīviem aktiem pieskaitam tādi iekšējie lēmumi, kas skar personas statusu. Bija pulkvedis kļuva par leitnantu, samazināts pakāpē, būtiski. Bija vienkārši burvīgs skaists cilvēks, kļuva par studentu, ja? Attiecīgi mainās status. Disciplinārā sodīšana piezīme rājiens un cilvēku tiesības, tātad cilvēku tiesību jautājums. Tātad persona vēlās pie parādas formas svārkus. Kaujas formā tikai bikses. Bet persona uzskata, ka pie parādas formas jābūt arī svārkiem. Jo amatpersona daudz, vai ne? Tiek aizskatas cilvēku tiesības. Nu, tātad īpašs status, īpašs kartas cilvēku tiesības. Vai militāra personai ir tiesības uz bērnu kopšanas atvaļinājumu? Tātad, viss ir kārtībā. Nu, tātad cilvēku tiesības.